Labdien visiem! Esam paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā projektā, jo pateicoties tam, arī es šur tomēr no jauna uzzinu, kā vienmēr, ja par kaut ko sākam vairāk interesēties. Manuprāt, 8. decembris ir tāds zīmīgs laiks, tādā sakarā, ka pēc 2 nedēļām praktiski, teju 2 nedēļām būs Ziemassvētki, kas ir ne tikai tādi klusi svētki un gaidīšanas svētki, bet neapšaubām arī ēšana. Un tad varbūt 2 nedēļas ir pietiekami, lai saprast, ka varbūt šo to mēs Ziemassvētkos pagatavosim jau ar rapšu eļļu. Ir apmēram pusgads laika, lai mēs sagaidītu jauno rapšu ražu, pareizāk sakot, mazāk, lai mēs sagaidītu ziedošu rapšu laukus Latvijā. Un varbūt mēs uz viņiem skatīsimies turpmāk nedaudz savādāk. Skatīsimies, ka ne tikai smukas dzeltenas puķītes, bet ka varbūt puķītes, kurās ir ļoti daudz omega-3 un E-vitamīna. Jo iesākumā mēs šobrīd laikam iepazīstam daudzas lietas. Es atceros gadus, nepateikšu precīzi 10 atpakaļ, tad, kad bija viena tāda īsa ekspresa intervija uz ielām, televīzijas ļaudis jautāja, ko jūs zināt, vai kas ir holesterīns. Toreiz nezināja neviens, izņemot viens kungs sniedza precīzi atbildes. Un to es vienmēr atceros, tas kungs ir medicīnas zinātņu doktors, farmakologs, profesors Melzops. Vienīgais viņš pateica. Šovasar, es domāju, ļoti daudz ir saprat, kas ir transtaugskābes. Un tā mēs pamazām sevi izglītojot, laikam arī aizējām pie tā, ka mēs jau ieejot veikalā un skatoties uz eļļu plauktiem, redzot, tur neskaitām daudz pudeles ar visdažādākiem nosaukumiem, es domāju, pienācis brīdis, ka mēs varētu saprast, kas tad patiesībā ir ar rapšu eļļu. Un tāda redzēta bildīte, kur visi noteikti skolā ir mācījušies un saprot, ka taukvielas mūsu ēdienu kartē neaizņem milzīgu vietu, tikai to piramīdas virsotnīti. Un būtu svarīgi, lai šie tauki, kas ir virsotnītē, patiešām ir vislabākie, ko vien mēs varam dot. Es diezgan bieži jautājot arī saviem studentiem, kā viņi domā, cik mūžu laikā cilvēks apēd ēdienu. Šodien viens students man teica, viņš teica, ka dienas laikā 5 kg. Es teicu, nevar būt. Parasti tas ir kilograms vai pusotrs. Un attiecīgi, students slaids fizioterapeits topošais, viņš saka 5 kg, jo viņš apēd kilogramu mandarīnas rītā, kilogramu vakarā. Bet kopumā mūža laikā mēs apēdam 30–40 tonnas pārtikas. Saprotams, ka šajās tonnās būs diezgan liela daļa veltīta arī taukvielām un arī eļļām. Un runājot par taukiem, viņi ir vajadzīgi, jo it kā jau liekas, ka tas vārds tauki, taukains un, es nezinu, treknis, un tas ir visādīgi aprunāts un ne pozitīvākajā nozīmē, bet tauki tiek iesaistīti vielmaiņas procesos, tauki dod siltumu. Ļoti kausniem cilvēkiem vienmēr ir augsti, bet atkal savukārt ļoti apaļīgiem, parasti ir karsti. Vajadzētu atrast šo te vidusceļu. Tauki ir amortizācija. Un tauki neapšaubāmi piedalās vismazākās mūsu varbūt organisma sastāvdaļas katras šūniņas membrānās. Un taukus var iedalīt 3 lielās grupās, tātad piesātinātie, polinepiesātinātās taukskābes un mononepiesātinātās taukskābes. Aptuvenā attiecība varētu būt 1:1:1, ja gribam precīzāk, tad mononepiesātinātās taukskābes mums vajag visvairāk 1,2. Un kā reizi šodien arī runa ir par šīm mononepiesātinātām taukskābēm, kas vispagātīgi sastopams rapšu eļļā. Kopumā taukvielām vajadzētu dot 25–30% no dienas enerģijas, bet realitāte Latvijā ir pavisam cita, jo Latvijā mēs diemžēl joprojām ēdam diezgan nepareizi un līdz ar to arī ciešam no dažādām kaitēm, kas ļoti lielā kontekstā ar izvēlēto ēdienu. Un gribētu atgādināt par tādu lielu pētījumu, ko veica Pārtikas centrs, kur pirmo reizi patiesībā tik plaši tika izanalizēts Latvijas nacionālais pārtikas patēriņa gross, pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance. Tika prezentēta 2009. gada 30. novembrī. Pavisam aptuveni 2000 respondentu pa visu Latviju.
Un šī pētījuma secinājumos tiek ierakstīts, ka prevalējošas ir piesātinātās taukskābes, kas veido 44 līdz 45% no uzturā patērēto taukskābu kopapjoma. Tātad nekādā veidā tas nav tie apmēram 30 vai 28, par kuriem mēs gribētu cerēt, ka tā būtu. Nu, un atgādinot vēl, ka piesātinātie tauki istabas temperatūrā ir ar cietu konsistenci, tātad visu dzīvnieku izcelsmes tauki, ieskaitot arī garšīgo sviestiņu un krējumiņu un sieru. Un, protams, arī augu tauki, par kuriem pēdējā laikā mēs vairs tik pozitīvi nedomājam, palmeļa, kokosēļa. Un, ja gadus atpakaļ teica, ka lūk, šis produkts ir bagātināts ar augu taukiem, tad tagad ir otra galīgi, kas saka, lūk, šis jogurts nesatur augu taukus. Bet no viena grāva otrā gluži ievēlties nevajadzētu, augu tauki ir ļoti dažādi. Vēl ir pavisam svaigs pētījums Finbal 2010. gada pētījums, kur cita starpā tiek atzīmēts, ka augu eļļu uzturā gatavošanai visvairāk izmanto tieši sievietes un vismazāk vīrieši, kuri dzīvo laukos ar zemāku izglītības līmeni. Vairāk izmanto margarīnu un sviestu. Ja mēs runājam par to, ko tad arī mūsu ministrija rekomendējusi 2008. gadā, ieteicamās taukskābju attiecības ir, kā jau es teicu, 1,0 pret 1,2 pret 0,8. Latviski gluži nav, bet tā mēs saucam mufas pufas. Tad iet runa par piesātinātām taukskābēm, mono nepiesātinātām un poli nepiesātinātām. Reāli pēc šī pētījuma datiem mēs redzam, ka attiecības nav labākās, jo piesātināto tauku ir 0,9, mono nepiesātināto 1,0 un ļoti daudz par maz poli nepiesātināto taukskābju. Šeit tāds varbūt maza tāda bildīta, un es varbūt par katru nepakavēšos. Šeit vienkārši var redzēt taukskābju ietekmi uz lipīdu vielmaiņu, uz kopējo holesterīnu, uz zemu blīvumu, tātad sliktu holesterīnu, uz augsta blīvumu holesterīnu un uz triglicerīdiem. Un var redzēt, ka ļoti labvēlīga ietekme tieši mono nepiesātinātām taukskābēm ir uz visiem šiem te rādītājiem. Samazina sliktos holesterīnu un triglicerīdu, bet paaugstina labo. Jāsaka, ka polinepiesātinātās omega-6, ko mēs varbūt visvairāk un bagātīgāk atrodam saulespuķēļā, sojaseļā, ir laba ietekme, bet tiek samazināts nedaudz arī labais holesterīns. Polinepiesātinātās omega-3 vēl labāk iedarbojās uz triglicerīdiem, tos dubultā samazinot. Ja runā par transtaukskābēm, tad tikpat sliktas kā piesātinātās, bet vēl sliktāk iedarbojas uz augsta blīvumu. Tātad no šī iznāk, ka vislabākās ir omega-3, tālāk ir mono nepiesātinātās, tad ir omega-6 piesātinātās un transtaukskābes. Un par omega-3 runājot, protams, pirmo mēs vienmēr pieminām treknās jūras zivis. Tikai atkal jāsaka, ka diemžēl mūsu pārtikas grozā pret šī pētījuma datiem treknās zivis dod, es nezinu, vai jūs zināt, bet 1% no 100, attiecīgi maz. Un principā jāskatās laikam, tad kur omega-3 mēs varam meklēt vēl. Un šeit ir varbūt tādi galvenie iedarbības faktori, ko dara omega-3, samazinot trombocītu agregāciju fibrinogēnu, uzlabojot endotēliju funkciju, piemīt antiaritmiska iedarbība, palielina zema blīvuma holesterīna izmērus, neliela hipotenzīva iedarbība un ieteicams uzņemt regulāri. Tas, kas attiecās uz dermatoloģiju, tad Dr. Bērziņa par to vairāk stāstīs. Es varbūt arī vēl runājot par omega-3, par šiem te iespējamiem kardioprotektīvo īpašību mehānismiem, gribētu uzsvērt par spēju samazināt nosliec uz kambaru aritmijām, par antitrombogēnu iedarbību
pazemina triglicerīdu līmeni, aizkavē šo te palmu augšanu, kas ir asinsvadu nosprostojošais galvenais elements. Nu, lūk, tas var būt vairāk no kardioloģijas puses, kas attiecās varbūt no dietoloģijas puses, arī ņemot vērā gluži tādus praktiskus ieteikumus. Dietologi un uzturu speciālisti sen jau ir stāstījuši, ka cept vajag tikai 2 ejās. Tajās, kurās ir visvairāk šo te mono nepiesātinātu, tātad olīveļā un rapšveļā. Tikai nevienmēr varbūt mūsos ieklausījās un teica, es jau no padomu gadiem pērku saulespuķēju un tā ir tā labākā. Nenoliecinot citas eļas, tomēr uzsvaru pie gatavošanas termiskā apstrādē, mēs noteikti priekšroku dodām šīm te 2 eļļām. Ja mēs salīdzinām alfa-linolēna skābes, jeb omega-3 daudzumus, patiesībā pārsteidzoši daudz ir tieši rapšeļā, ja mēs salīdzinām ar olīveļu, ar sojaseļu un jau ar pieminēto saulespuķēļu. Saulespuķēļu, ja toties lielos daudzumos, satur omega-6. Mūsu klimatiskajos apstākļos un Latvijā ir nepareizi šī te attiecības starp omega-6 un omega-3, mēs omega-6 lietojam par daudz. Secinājums varam izdarīt paši tagad. Un rapšeļā ir 10 reizes lielāks omega-3 sastāvs nekā olīveļā. To var redzēt arī pēc šī te slaida 0,1 vai 1,3 grami uz ēdamkarota. Noteikti jāpiemina, kas arī jūsu izdalītajos materiālos ir augsts provitamīnu, jeb karotīnu saturs, ir daudz E-vitamīnu, kas patiesībā ir ļoti svarīgi, jo eļās, kurās tomēr ir polinepiesātinātās taukskābes, ir svarīgi, lai būtu šis E-vitamīns, kas ir dabīgs antioksidants, kas neļauj oksiģēties. Ir omega-3 un ir šis te vērtīgais oleīna skābju daudzums, kas olīveļā ir apmēram 75%, rapšeļās apmēram 65, 62, 65. Rekomendētais omega-3 taukskābju daudzums uzturā ir 1,5 līdz 3 grami dienā. Nu, to varētu nodrošināt pilnībā 2 ēdamkarotes rapšēļi, bet gluži es negribu teikt, ka mums tagad tikai un vienīgi omega-3 mēs redzam rapšēļā. Noteikti atcerēsimies par zivīm. Bet katrā ziņā ir ļoti daudz šī te omega-3 rapšēļā. Es laikam nekad par eļām jau stāstu, es tomēr vienu kaut ko sliktu lietu arī pasaku, ka tomēr neaizmirsīsim, ka eļa ir 100% tauta, neatkarīgi no eļas nosaukuma. Tas nenozīmē, ka mēs tagad liesim eļļu tā bagātīgi daudz un ļoti. Bet atcerēsimies to, ja mēs kaut ko lietojam, tad būtu labi no šīs te eļas tiešām paņemt to pašu labāko. Nu, ja runājam par omega-9, kur ir viena nepiesātinātā saite, arī olīveļa, rapšeļa, vairums riekstu, un jūs redzat, visur ir šis te tandēms olīveļa, rapšeļa. Un rapšeļā, ja mēs procentuāli apskatāmies, tad līdz 68% oleīnskābes, līdz 22 linolskābes, 10–13 omega-3 jeb alfa-linolēnskābes un tikai 4 līdz 6% šo te piesātināto taukskābu. Līdz ar to mēs varam droši teikt, ka būtībā rapšu eļļa ir, varētu teikt, jaunākā māsa olīveļai, viņu sauc dažreiz arī par ziemeļu olīvu. Un principā, ja mūsu platuma grādos šāds te augsts aug, es domāju, ļoti, ļoti nepareizi un muļķīgi varbūt pat neizmantot. Un ja mēs tiešām zinām šo te informāciju, un arī pateikšu, kāpēc varbūt agrākos gadus bija tāda neliela aizdomība par to, un es pat šodien vēl sazinājos ar pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekānu profesoru Ciproviču, un viņi teica, atceries, ka padomu gados taču rapšeļu arī izmantot. Es godīgi sakot īsti neatceros. Viņi apgalvoja, ka tā ir. Un ja mēs kādreiz par rapšeļu bija kaut mazākā tāda aizdoma tikai dēļ erupskābes.
Šobrīd jaunajām selekcionētajām šķirnēm erukskāru sastāvs var būt pat 0, maksimāli 2%. Tātad šī te mazā aizdoma ir pazudusi. Līdz ar to tiesībā gribu beigt varbūt diezgan savu straujo runu, bet es ceru, ka omega-3 un E-vitamīns un tas, ka šie te dzeltenie lauki ir ne tikai skaistumam, bet arī veselībai.